Čavnieks Tejens Devalk, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Un, jā, es ievietoju manā manā sākotnējā kanālā vienu video, ko es samontēju, ko jūs varēsiet redzēt arī weblapā www.antibrainstorming.com, kas saucās Pamosties, un tas tāds īsts savilkums, tāds mans mēģinājums īsts parādīt aptuveni mūsu to verdzību 7 minūtēs. Bet ne par to ir stāsts. Galvenokārt, ko es gribēju atgādināt, līdz šī mēneša beigām es esmu nolēmis dot iespēju cilvēkiem, kas piereģistrēsies www.antibrainstorming.com, laimēt skaņdarbu, kas būs, teiksim, radīts viņiem par viņu interesējošām tēmām. Un tas var būt jebkas, bet būtībā tas ir vērsts tādiem cilvēkiem, kas domā, kas saprot, kas ir pamodušies, bet piereģistrēties tajā lapā, un no visiem tiem, kas būs piereģistrējušies www.antibrainstorming.com, viens būs laimīgais, kas varēs iegūt dziesmu savā īpašumā. Respektīvi, jūs varat veltīt to dziesmu kādam draugam, draudzenei, vecākiem, vai vienkārši teiksim, lai es parunāju par jums svarīgām tēmām, un jārīdā, ja jums ir kompānija, jūs varat paprasīt, un es uztaisīšu džinglu un tā tālāk. Respektīvi, daudz neko tas no jums neprasa, tikai piereģistrēties lapā, un jūs varat kaut ko iegūt. Jo nekas nenotiek vienkārši tāpat, tāpēc es no jums gribu kaut ko paprasīt, bet respektīvi es esmu gatavs jums kaut ko dot. Nezinu, cik daudziem no jums tas būs aktuāli vai nē, bet es vienkārši izdomāju uztaisīt tādu eksperimentu un tā. Jā, par to video es ieteiktu apskatīties, viņš ir arī ielikts manā tajā Antibrainstorming Squad weblapā. Tur jums būs viņu vieglāk atrast iespējams, bet linku es iemetīšu apakšbiksēs uz to video, un jā, ievērtējiet, īkšķojiet, vai nu tā, vai nu šī tā, un mostaties modina tautu. Kaut kā tā, Tejens Devalk.